Sveiki, sveiki! Šajā video es jums nodemonstrēšu, kā sagatavot prezentāciju noslēguma darbam statistikā 1 caur savu paraugu. Tad es esmu izlēmis saviem skolēniem uzdot pētījumu, sagatavot un parādīt prezentācijas formā. Prezentācijai šobrīd gan es it kā plānoju 3 minūtes, taču mēs vēl redzēsim, kad es veikšu šo demonstrējumu klasei, apspriežot ar viņiem, vai gadījumā, protams, nevajadzētu vairāk. Bet to mēs redzēsim. Šajā video noteikti es runāšu daudz ilgāk, diemžēl vai par laimi, lai izskaidrotu, kā katra lieta, ko es pastāstu, var nozīmēt punktus darbā. Un ķeramies uzreiz pie satura. Satur visus kritērijus, par ko pat prezentācija, par ko es pašā pētījumā došu punktus. Sākumā būtu tā vienkāršā daļa, kas ir pētāmā problēma un hipotēzes formulēšana, kurai seko pētījuma plāna apraksts un raksturojums, kā tika iegūti dati. Tas būtu tā kā pirms reālās statistikas. Pēc tam mums ir šī reālā statistika, kur mēs veicam datu apstrādi, mēs tos attēlojam, mēs tos analizējam. Šajā procesā mēs izmantojam lielāko daļu instrumentu, ko mēs esam apguvuši statistikas tematā matemātika 1. Un pēc tam, manuprāt, svarīgākā daļa, pēc darba mums ir jāpasaka, ko tas dod. Mums ir jāsniedz secinājumi par šiem datiem, mums ir arī jāpasaka kaut kas par to, kā ir veicies ar šo pētījumu, ko būtu nepieciešams uzlabot ar skatu nākotnē. Nu tad ķeramies vairs pie ragiem. Šeit jūs arī redzēsiet katrā slaidā attiecīgās daļas sniedzamos punktus. Ja? Kopā, ja es pareizi nemaldos, mēs varam iegūt 30 punktus, un mēs šobrīd aplūkojam pētāmo problēmu un hipotēzi. 2 punkti ir par to, ka mēs aprakstam pētāmo problēmu un hipotēzi formulējam tā, lai mēs varam pārbaudīt to ar Pearsona koeficientu. Pētāmā problēma man ir, vai lielākās valstis var nodrošināt sev lielākus panākumus Eirovīzijā. Iespējams, ka esat jau redzējuši manu iepriekšējo video par to, kā notika datu apstrāde. Uz to video mēs daudz atsauksimies, jo datu apstrāde gal galā ir svarīgs elements šajā pētījumā. Un mana hipotēze būs tāda, jo valstī vairāk ir iedzīvotāji, jo vairāk punkti Eirovīzijā. Pamatojums par to, kāpēc šo hipotēzi var pārbaudīt, izmantojot Pearsona koeficientu, kas tad cik jums nebūs prezentācijā jāpaskaidro. Galvenais, ka jūs sniedzat informāciju par to, kas šeit ir uzrakstīts. Bet, lai varētu hipotēzi pārbaudīt ar Pearsona koeficientu, mums ir vajadzīgi 2 skaitliski, jeb kvantitatīvi lielumi, kas ir sapāroti. Šajā gadījumā tie būs sapāroti, tas nozīmē, ka vienā valstī es varu sniegt informāciju gan par iedzīvotāju skaitu, gan par tās iegūtajiem punktiem Eirovīzijā. Ja, šie dati ir sapāroti. Vienam ir piekārtoti otri. Tālāk es nosaku, kāda būs mana populācija un izlase. Un spriežu par reprezentatīvas izlases nosacījumiem. Manā gadījumā populācija, protams, ir visas Eirovīzijas dalībvalstis un to rezultāti, bet es šoreiz izvēlējos aplūkot šādu izlasi 25 valsts, kas piedalījās 2022. Gada Eirovīzijas finālā. Tehniski šo informāciju es varu pielikt arī pie darba plāna. Un man ir jāparunā kaut kas par reprezentatīvu izlasi. Šo es atļaušu vairāk pastāstīt, bet uzreiz pateikšu, ka es speciāli taisīju tādu pētījumu, kurā var īstenībā pameklēt arī kādas kļūdas. Un es ceru, ka diskutēt ar skolēniem mēs tās arī atšķirtināsim. Šajā gadījumā šī izlase, es pēc tam arī piebildīšu secinājumos, ka tā nav gluži reprezentatīva. Reprezentatīvas izlases visbiežāk būs tādas, kas ir
kurās elementi ir izvēlēti ar gadījumu raksturu, jeb, kā svešvārdā saka, randomā. Šajā gadījumā izlase var būt reprezentatīva tikai šī gada kontekstā. Pētījuma plāns. Pētījuma plāns ir ļoti fiks. Mums ir jāizvirza veicami uzdevumi, norādot rīkus un metodus to paveikšanai. To var veikt, manuprāt, 3 tādos galvenais ceļos, varbūt 4. Viens ir izmantojot internetā pieejamus datus. Otrs ir veicot aptauju, aptaujājot cilvēkus. 3. ir veicot kādu pētījumu, līdzīgi kā jūs to darat dabas zinātnēs vai fizikā, varbūt arī veicot novērojumus pašam. Bet es, protams, esmu izvēlējies pieejamus datus internetā. Un tāpēc saprakstu, ka man ir jānoskaidro, kuras 25 valsts piedalījās Eirovīzijas finālā. Es neslēpšu, ka īstenībā man uz to ir gana laba atmiņa, bet tik un tā man būs jācitē avoti. Noskaidro šo valstu iedzīvotāju skaitu un to iegūto punktu skaitu Eirovīzijas finālā, un tad es nosaku šo valstu Pearsona korelācijas koeficientu, jo šis koeficients man palīdzēs atbildēt uz jautājumu, uz pētāmas problēmas jautājumu un secināt, vai man hipotēze ir jānoraida vai tomēr nav. Tālāk mums ir datu ieguve. Datu ieguvēji mums ir jāizvēlas, kā es iegūšu šos datus, ņemot vērā arī mūsu hipotēzi un reprezentatīvās izlases nosacījumus. Un šos datus jāiegūst vajadzīgajā apjomā. Es, protams, iegūšu datus par rezultātiem, protams, Eirovīzijas mājaslapā. Būtībā, būsim godīgi, daudz no mums iegūs šos datus caur Wikipēdiju. Es esmu, diemžēl, uzaudzis ar pārliecību, ka Wikipēdija nav tā uzticamākā vietne, dati ir viegli izmaināmi un grozāmi. Tādēļ es rekomendēju īstenībā izmantot atsauces, kas Wikipēdijā tiek parādītas. Tas ir labs veids, kā izmantot Wikipēdiju, bet tik un tā uzrādīt ticamākus datus. Es izmantoju ANO oficiālos datus, kas ļoti ērti un skaisti tiek atspoguļoti vietnē ourworldindata.org. Tur īstenībā var atrast daudz dažādas foršas informācijas, arī ne tikai par tādu pamatu informāciju, kas ir enciklopēdijās ierakstīta kā valstu iedzīvotāju skaits, bet arī par trūcīguma līmeņiem, izglītības daudzumiem, piemēram, cik daudz sievietes salīdzinot ar vīriešiem iestājas augstskolā, un tā visādi interesanti dati. Daži svarīgie jautājumi. Kas ir jānorāda, ja veicat aptauju? Jums ir jānorāda, ja jūs veicat aptauju, atšķirībā no šīs datu ievākšanas, jums ir jāpasaka, kas tika aptaujāts, kādām metodēm, kādi varbūt bija arī apstākļi, kur jūs to veicāt, un kādi gal galā bija aptaujas jautājumi. Ja jūs veicat eksperimentu, tad jums ir jānorāda eksperimentu piedarumi, jums ir jāpastāst īsi arī, kā jums šis eksperiments tika rīkots. Protams, arī cik mērījums veicāt un kādus lielumus jūs saglabājāt nemainīgus, jo eksperimentos parasti ir arī fiksētie lielumi, jeb lielumi, kuri ir jāpatur konstanti, lai tie neietekmē eksperimentu rezultātu. Un, protams, ka visos gadījumos es sagaidu vismaz 15 datu pārus. Lai mums ir interesantāka un jēgpilnāka šī datu apstrāde, izmantojot statistiskos paņēmienus. Tagad mēs esam nonākuši pie datu apstrādes. Datu apstrādē jūs varat redzēt šādas 3 sadaļas. Viena ir tā, ka mums ir jāsagatavo dati statistiskai apstrādei. To diez vai jūs parādīsiet pašā prezentācijā. Tas vairāk ir kaut kas, ko varēs konstatēt, ka tas nav izdarīts precīzi. Tas nozīmē, ka jums, ka visticamāk, iegūtie rezultāti ir savādi, ka ir manāmas būtiskas kļūdas rezultātos, kas šķiet neticami. Piemērs būtu tāds, ja es, piemēram, saku, ka man ir jāiegūst 25 dati, tad es varētu absolūtā biežuma tabulā konstatēt, ka man sanāk vairāk par 25, vairāk par 100%, principā neatbilstoši
sagatavot dati. Tāpat arī, ka var gadīties, ka jūs esat sākuši jau ar biežumu tabulu, un caur to esat mēģinājuši kļūdaini noteikt vidējo lielumu. Piemēram, paņemot to, kas ir šeit sakārtos datu biežuma tabulā absolūti, un rēķinot vidējo aritmētisko tieši absolūtajiem biežumam. Šiem 8 skaitļiem. Mums ir šie lielumi jārēķina, protams, pašiem datiem. Kā es saku, to nav speciāli jāuzrāda prezentācijā. Vismaz pēc tā, kā es saprotu šo kritēriju. Šeit jāatzīstās, ka kritēriju esmu paņēmis, protams, no Valsts izglītības satura centra materiāla. Un būtībā es arī paļaujos uz to, ko esmu redzējis stundās, apsekojot skolēnus un redzot, kā viņi veic datu apstrādi. Tur bija svarīgi sagatavot jau datus apstrādē, bet galvenais, protams, prezentācijā redzami rezultāti. Nākamajā sadaļā jūs redzat četri apakšpunkti. Viens no tiem ir noteikti absolūto un relatīvo biežumu. Absolūto un relatīvo biežumu, visbiežāk jums nebūs individuāli dati. Ja jums nebūs individuāli dati, jums būs datu grupas. Tas, ko es gribēju pateikt, ir, ka biežuma tabulā nebūs individuālie dati tādā veidā, ka, ja man ir, piemēram, valsts iedzīvotāju skaits, es nevaru taisīt, ka ir divas valstis, kurām iedzīvotāju skaits ir 1 330 000. Ja? Un tad ir viena valsts, kurā ir tik daudz, viena valsts, kurā ir tik daudz. Mums droši vien visticamāk būs jātaisa intervāli. Ja? Es skolēniem esmu teicis, ka zelta daudzums intervāliem ir 5, plus vai mīnus neliels skaits. Šeit es tomēr esmu atļāvies sadalīt bišķi vairāk, jo man liekas, ka tā es parādu lielāku uzskatāmību un atšķirību valsts iedzīvotāju skaitos. Ja? Mums ir veseli 9, kas ir mazāk par 10 miljoniem, un es gribēju sagatavot, lai intervāli ir plus mīnus vienādi izmēri. Tas arī ir labs princips, ko ievērot. Jo nākamajos 10 miljonos mums parādās 8, un tad atsevišķos skaitos ir par 10 miljoniem. Piemēram, viens, kuriem ir starp 20 līdz 30, 2, kuriem ir starp 30 un 40, un tad tāds mazs lēciens 4 valstis, 3 valstis un tā tālāk. Bet man noteikti vajadzēja krietni mazāk intervālus, lai atspoguļotu punktus. Šeit mēs redzam šo statistiku par punktiem. Un mēs atkal redzam, ka krietni vairāk ir tās valsts, kurām ir mazāk par 100 punktiem. Ja mēs paskaidām procentus, mēs redzam, ka lielākajai daļai valsts, principā vairāk nekā pusē, vairāk nekā 60%, pat ja tā saskaitām, būs mazāk par 200, vairāk nekā 75% būs mazāk par 300, un principā tieši 75%, ja tās rēķina. Nevis 75, bet 80% būs mazāk par 300, un tikai 5 valstīm izdevās pārvarēt 300 punktu barjeru. Tas ir pirmais piecinieks mūsu. Un tad mums ir prasīts aritmētiskais vidējais modu un mediāne, visi 3 tradicionālie vidējie lielumi. Tātad kvartils un starpkvartiļu amplitūda, kā arī standarta novirze. Es šo informāciju speciāli atsevišķos stados nešķiroju, es to parādu visu kopā. Tad valstīm mēs nonācam pie tā, ka vidējais aritmētiskais ir 22 648 000 apmēram. Un mediāna ir tā, kas piemīt Čehijai. 10 494 000. Tātad mediāna nozīmē to, ka, ja man ir 25 valstis, puse no tām, gandrīz puse no tām ir 12, būs ar lielāku iedzīvotāju skaitu nekā Čehija, un apmēram puse būs mazāk par Čehiju. Modālais intervāls mazāk par 10 miljoniem. Tātad visvairāk man ir tāda valsts, kurā iedzīvotāju skaits ir 10 miljoniem. Pēc tām grupām, ko esmu izvēlējies. Tātad, ja man nav īsti iespējas sniegt modu, kas nozīmē, ka man nav iespējams iegūt, man nav datos vērtības, kas atkārtojas, tad es piedāvāju modālo intervālu. Intervāls, kurā parādās visvairāk datu.
Es sniedzu informāciju par kvartilēm. 0. kvartila norāda vismazāko lielumu un vismazākais iedzīvotājs skaits. Vismazākā valsts, kas bija šajā pēdējā Eirovīzijas finālā, bija Islande. Vislielākā, protams, ir arī lielākā dalība valsts pašreizējām, kas ir Vācija. Un Vācija, protams, ir automātiskais finālists, tāpēc tā vienmēr būs lielākā valsts tuvākajā nākotnē. Tad pirmā kvartila norāda, kur mēs sadalām 25%, atdalām 25%. Tā ir Somija. 25% datu ir līdz Somijas iedzīvotāju skaitam. Ja Latvija tiktu finālā, mēs būtu droši vien mazākajos 25% valstu. Otrā kvartila ir tā pati mediāna, kas sadala 50%. Un trešā kvartila ir tā, kas nošķir lielākos 25% un mazākos 75%. Tātad 75% datu būs tikpat vai mazāk par trešo kvartilu. Šajā gadījumā mums tā ir Ukraina. Ja? Pats uzvarētājs. Starpkvartīļa amplitūda ir liela, 34 miljoni. Tā neļauj spriest par izlaicējiem šoreiz. Visas valsts iekļaujās nosacījumos, ka ir jābūt lielākam par pirmās kvartīlas vērtību mīnus pusotru reizi starpkvartīļa amplitūdu un mazākam par trešās kvartīlas vērtību plus pusotra starpkvartīļa amplitūdu. Standarta novirze 24 miljoni. Ja? Apmēram 12 reizes lielāka nekā Latvijas izmērs. Un standarta novirze un starpkvartīļa amplitūda principā abi ir izkvietas mēri. Starpkvartīļa amplitūda parāda, kādā apjomā parādās 50% no mūsu datiem, kāda ir starpība starp vidējiem 50% datu, bet standarta novirze savukārt ir interpretējumi bieži vien šādi, ka ja es pareizie standarta novirzi ar 2 un izveidoju tādu intervālu, kas ir izveidot abpus vidējiem aritmētiskajiem, tad vidējais aritmētiskais mīnus 2 standarta novirzes un vidējais aritmētiskais plus 2 standarta novirzes, tas atskaitītos par 95% datu. Tā ir 2 standarta novirzes plus vai mīnus no vidējā aritmētiskā un parādītu 95% datu. Un, protams, ka Vācija īstenībā atrastos ārpus šiem 95% datu ar savu iedzīvotāju skaitu, bet galvenais, ka mums ir šīs izpildes rādītājs. Interesantāk droši vien mums ir, ja jau runājam par Eirovīziju, paskatīsimies, kāda data ir iegūta Eirovīzijai. Vidējais aritmētiskais 185,6 punkti. Interesanti ir tas, ka īstenībā šo vidējo aritmētisko var ietekmēt principā valsts skaits finālā. Iepriekšējais uzvarētājs bija Itālija, kurai jau tāpat būtu automātiskā vieta finālā, tāpēc bija tikai 25 valstis. Šogad finālā, 2023. gada finālā, mums būs 26 valstis. Tāpēc mums būs uz lielāku skaitu šie punkti. Te pašā laikā šo skaitu ietekmē arī, cik valstis sniedz punktus. Ja? Un iepriekšējā Eirovīzijā mums bija 40 valstis, šogad mums piedalīsies 37. 3 valstis nepiedalās finansiāla apsvēruma dēļ. Turklāt parādīsies vēl viena komponente, pārējās pasaules balsojums, tāpēc būs atkal kāds cits skaits. Taču, ja konkursa dalību valstu skaits un fināla valstu skaits un šie paši noteikumi palikt nemainīgi vēl kādu laiku, vidējais aritmētiskais arī nemainītos. Mediāna ir 141, kas bija Igaunijas rezultāts. Igaunija arī palika 13. vietā. Jūs varat droši vien sajust, ka es daudz vairāk runāju par Eirovīziju nekā par pašu statistiku, bet tas arī īstībā ir labi. Ir ļoti labi dzirdēt cilvēku interesi par šo tematu. Modālais intervāls, atkal 9 valsts ir tāds, kas trāpīja zem 100 punktiem. Un kvartīlas mums ir 0. kvartila, ja vismazākais rezultāts ir Vācija. Vācija ir vislielākā valsts un dabūja vismazāko punktu skaitu. Līdz ar to tas ir liels trieciens mūsu hipotēzei jau pats par sevi, ka valsts ar vairāk iedzīvotāju skaitu dabūs vairāk punktus. Pirmā kvartila, ja tā, kas
ir vairāk nekā 25% iedzīvotāju, līdzīgi kā ar iedzīvotāju skaitiem. Somijas 64 punkti. Tad ir otrā kvartīla 141, kas ir Igaunija. Tāda ir trešā kvartīla 253, kas mums nošķīra 75% un 25%, kas ir lielāki. Tad tā būs Moldova. Un tad 631 punkts, tā ceturtā kvartīla, tas ir lielākais rezultāts, tas, protams, ir uzvarētais Ukraina, un īstenībā analizējot savu starpkvartīļu amplitūdu, kas mums bija starpības starp 3. un 1. kvartīlu 189, mēs iegūstam, ka Ukraina ir izlēcējs. Ja? Ukraina ir datu izlēcējs. Ukrainai ir neraksturīga liela vērtība, salīdzinot ar tiem punktiem, ko iegūst pārējās valstis. Vācijas rezultāts, protams, nav tik netipisks. Nezinu, kāpēc. Bet Ukrainas rezultāts ir netipiski liels pēc tā, kā ir sagrupējušies dati. Standarta novirs 164,4. Ļoti līdzīgi vidējiem aritmētiskajiem, ja tā paskatās, tas nozīmē plašu variāciju. Ja? Vēl viena interpretācija standarta novirzē, kā izpētes radītājam, to var salīdzināt ar vidējo aritmētisko, un ja tie skaitļi ir tuvu, ja standarta novirze ir gandrīz tikpat liela kā vidējais aritmētiskais, tas nozīmē ļoti plašu variāciju. Ar vidējo aritmētisko ir iespējams ļoti mazas vērtības, ir iespējams ir divreiz lielākas vērtības par vidējo aritmētisko. Tad tas būtu par šo vidējo sadaļu, kur es sniedzu katra lieluma statistiskos rādītājus. Nu, un pats pēdējais mums ir noteikti pie datu apstrādes Pearsona koeficientu, Pearsona korelācijas koeficientu, izmantojot digitālos rīkus. Excels mums deva 22%. Pearsona korelācijas koeficients starp valsts iedzīvotāju skaitu un iegūtiem punktiem ir 22%. Pēc mūsu nosacījumiem tā ir ļoti vāja korelācija, ja? Kur 100% ir ļoti stipra pozitīvā korelācija, un mīnus 100% ir ļoti stipra negatīvā korelācija, bet 0% savukārt ir neeksistējoša korelācija. 22% ir ļoti vāja, mums bija robežšķirtne 20% starp vāju, ļoti vāju un neeksistējošu. Es pat teiktu, ka ja mēs esam tuvu šai robežšķirtnei, mēs pat varam teikt, ka tā ir neeksistējoša, jo tās robežas īstenībā ir cilvēka nospraustas, kurā brīdī mēs teiksim tā, kurā brīdī mēs teiksim tā. Ja šīs robežas ir šādi izdomāts, tad mēs arī varam pat droši teikt, ka korelācijas šeit nav. Tad mēs pievēršam uzmanību datu attēlošanai. Mums ir jāizveido un jānoformē izklaides diagramma. Izklaides diagramma nozīmē diagrammu, kur kā punktiņi ir parādīti iedzīvotāju skaits un iegūtie punktu skaits. Iegūto punktu skaits. Tāda kā XY diagramma, liekot atsevišķus punktus. Mums ir jātēlo arī korelācijas līkne. Es to saucu arī par tendences līkni, ja tā parāda, korelācijas gadījumā tā parādīja datu tendenci. Šī parāda, mums bija korelācija 22%, tas nozīmē, ka kaut kā minimāli, bet varētu cerēt, ka pie lielākām valstīm varētu dabūt lielāku rezultātu. Protams, kur mums ir Vācijas punktiņš, kas ir liels izlaicējs šādā gadījumā. Šeit, protams, ir Francija. Te pašā laikā mums ir liels valsts ar labiem rezultātiem. Kur ir Ukraina, Lielbritānija būtu šeit, Spānija būtu šeit. Un mēs redzam tādu kā pozitīvu korelāciju. Īslanda, kas bija vismazākā valsts, protams, dabūja ļoti maz punktus. Mēs arī esam sataisījuši vienādojumus. Šeit ir vienādojums. Es laikam tomēr izdomāju necīnīties pret to, kā Excel šo pasniedz, bet tomēr atgādināšu, ka šis koeficients pie X, kas ir pierakstīts, nozīmē, ka tas ir 0,0000002. Divnieks 6. vietā aiz komata. To nozīmē E-06. Šis arī mazais koeficients pie X parāda, ka principā, ja man būtu jāmin atkarībā no valsts lieluma, es tik un tā droši varētu minēt, ka tas būs ap 150 punktiem, kas bija ļoti tuvu mūsu vidējiem rādītājiem. Un es varētu teikt, ka, hei, lai kādu valstu man dot, vislabākais minējums, cik punktā iegūs, būs ap 150. Tik vienkārši. Ok, izmanto arī citus datu attēlošanas veids, ka tas ir nepieciešams datu pilnvērtīgai analīzei un iegūto rezultātu interpretācijai.
cilvēku vārdiem runājot, vismaz vēl viens grafiks. Un es esmu izvēlējies parādīt pīrāga grafiku, sektoru diagrammu, kur, ja mums pētījuma objekts ir tieši vairāk saistīts ar iegūtiem punktiem, es izdomāju vienkārši parādīt, kā mums ir šīs relatīvas biežums sakārtojies. Vizuāli bieži vien var redzēt labāk. Un mēs redzam, ka tiešām vairāk nekā puse ir mazāk par 200 punktiem, ap 80% ir mazāk par 300 punktiem, un vesela viena valsts, jā, viens sektorīts ir trāpījis uz 500 punktiem, un ir tieši viena valsts, kas trāpīja starp 300-400 punktiem, bet, tāds nedaudz plašāks gabaliņš, 3 valsts ļoti nopietni sacentās par otro vietu, 400 līdz 500 punkti. Datu analīze. Šis ir vairāk tas, ko es būšu dzirdējis no jums runājot par iegūtajiem rezultātiem. Šeit ir kritēriji, principā vērtēšana līmeņos. Kā jūs izmantojat matemātisko valodu? Ja matemātiskā valoda ir bijusi ļoti pavirša, tad es jums piešķirtu 1 punktu. Ja jums tā valoda ir bijusi korekta, bet jūs izmantojat tikai dažus statistiskos rādītājus savā skaidrojumā, 2 punkti. Ja jūs atsaucaties uz visiem statistiskiem rādītājiem savā skaidrojumā, un jūs lietojat, protams, korektu matemātisko valodu, 3 punkti. Vienīgais, kas mums vēl ir jāsniedz datu analīzē, mums ir jāsniedz korelācijas stiprs un veids. To es gan biju norādījis iepriekš pie datu apstrādes. Kā es teicu, tas ir kaut kas, ko mēs skaidrojam tā kā paralēli. Es vēl varbūt vienīgais neesmu pieminējis, ka šī korelācija mums bija pozitīva, bet ļoti vāja vai neeksistējoša. Katrā ziņā tik un tā pozitīva. Un šeit arī ir paskaidrots, ka es gribu, lai neskaitot korelācijas koeficienta interpretāciju, viss pārējo var stāstīt, bet korelācijas koeficienta interpretācijai gan ir jābūt prezentācijā. Datu analīze. Jā, te ir, protams, tas, ko es stāstīju. Ko es mēģinātu paskaidrot, ko nozīmē mediāna, ko nozīmē kvartils. Es piedošu to, ka ļoti daudz nerunāju par vidējo aritmētisko, jo tas mums ir tik ļoti iegravēts droši vien apziņā, ka mēs pat nezinām, kā to paskaidrot. Tas būtu rezultāts, ja mēs vienkārši visus punktus izdalītu līdzvērtīgi visiem. Bet mediāna, moda, kvartils sniedz daudz interesantāku interpretāciju, manuprāt. Kā standarta novirs parāda izkliedi? Lielākoties jūs minējums par to, argumentēs minējums par to, vai šī izkliede parāda ļoti lielu datu variāciju vai īstenībā ļoti, ļoti mazu. Manuprāt, abos lielumos, kas man bija, šī izkliede bija liela. Interpretācija. Tagad mums ir tas grūtais uzdevums skaitļus pārvērst teikumos. Ko es šeit prasīšu noteikti? Kas šeit tiks prasīts? Vai hipotēzi noraidam vai nenoraidam? Statistikā parasti nav korekti lietot jēdzienu apstiprināt hipotēzi. Ja? Būtībā statistikā lielākais mērķis ir mēģināt pēc iespējas vairāk noraidīt hipotēzi. Ja mēs apstiprinām, tad principā kaut kur vēl ir dzīvo šaubas, ka mums vienkārši varbūt ir palaimējies. Var, protams, argumentēt, ka, varbūt ir palaimējies arī ar to, ka mūsu hipotēze neapstiprinās, bet, principā, korekti ir šī piesardzības nostāja, ka hipotēze netiek noraidīta pie tāda, ja mēs iegūstam ļoti pozitīvu korelāciju. Principā, protams, ka mēs esam daudz pārliecināti, ja vairāk un vairāk veicam eksperimentus un vairāk noskaidrojam to ciešo korelāciju. Tā pašā laikā, protams, publiski mēs paliekam pieticīgi un sakām, vairākos eksperimentos nav iegūti pierādījumi, ka šī sakarība nepastāvētu. Principā, tā, es ceru, ka sapratāt manējo domu. Galu galā tas slēdziens ir tāds, ka mēs sakām, hipotēze ir noraidīta vai hipotēze nav noraidīta. Tad atbild uz pētāmo jautājumu. Ja? Tas ir 2. punkts. Un minējam par cēloņu sakarību. Analizē iespējamo cēloņu sakarību.
droši vien bija kāds minējums, kāpēc mēs tā gribējām domāt. Pēc pētījumus droši vien radās papildinājumi šim minējumam un skaidrojumi, kāpēc, ko tieši uzrāda rezultāti. Tos mēs piedāvājam. Manā piemērā es darīšu tā. Mana hipotēze, analizēt iegūtos rezultātus, mana hipotēze ir noraidīta. Ja? Es konstatēju, ka korelācijas nav. Tas arī atbild uz maniem pētāmo jautājumu. Valsts iedzīvotāju skaits neietekmē tās rezultātu Eirovīzijā. Un, protams, kad es mēģinu minēt par cēloņu sakarību, šeit cēloņu sakarība nebija. Es tik un tā mīnu, kāpēc man likās, ka šeit tā varētu būt. Un šeit vienkārši ir dažādi iemesli, kāpēc tā varētu būt. Eirovīzijā lielāka valsts nozīmē vairāk resursus. Ja mēs iedomājamies, ka talantīgs mūziķis, protams, varētu piedzimt 1 no miljonu, tas nozīmē, ka lielās valstīs šos talantīgos mūziķus var atrast vairāk. Ja, plašāks arī mūzikas tirgus, jo vairāk iedzīvotāji, jo vairāk tā ir industrija, jo vairāk tā ir apgrozība, reklāmas, piemēram, ja prāta vētra būtu ļoti populāra vāciešu grupa, kā teiksim, Rammstein līmenī, tā noteikti izpirkt daudz vairāk koncertus un līdz ar to augtu tā popularitāte un tāds reputācija un arī pašas valsts kā mūzikas tirgus reputācija. Ja? Mēs tomēr daudz vairāk dzirdam par vācu mūziķiem, par britu mūziķiem, taču ir arī citi faktori, kas ļauj tādām valstīm kā, piemēram, Zviedrija. Zviedrijā ir tikai 10 miljoni. Salīdzinot ar Vācijas 80 miljoniem vai Lielbritānijas 65 apmēram miljoniem. Vai Īrija, kura ir joprojām rekordiste 7 uzvarām Eirovīzijā, kurā ir, ja nemaldos, pat zem 10 miljoniem, kaut kur ap 6 miljoniem. Ir citi faktori. Un šīs mazās valsts, kurām ir ļoti izkopta mūzikas industrija, un mēs visi zinām kādus zviedru mūziķus, ABBA vai Avicii, vai īru mūziķus, U2, piemēram, tiem ir liela panākuma Eirovīzijā. Arī tā. Tā kā mēs arī redzam, kāpēc iedzīvotājs skaits var nebūt noteicošais faktors. Kaut arī minējums var būt pamatots. Ir citi faktori, kas acīmredzot nosaka, vai valsts labi performēs Eirovīzijā. Jā, tā mazliet garāks paragrāfs sanāca, bet mums ir jānoslēdz ar izvērtējumu. Kas tiek prasīts šajā sadaļā? Uzlabojumi. Ja? Mums izvērtējums nenozīmē, ka es visu izdarīju pēc punktiem, man līdz ar to pienākās šāda atzīme. Nē, izvērtējums nozīmē, kādas nepilnības ir bijušas tavā darbā, un ja tomēr jūties par kaut ko pārliecināts, kādas metodas varbūt ir arī nostrādājušas. Šeit es rekomendēju mēģināt atbildēt uz šādiem jautājumiem, piemēram, kādi uzlabojumi būtu veicami darba procesā. Ja, es teiksim, augstskolā esmu piedzīvojis daudz pētāmos darbus, un tie jautājumi varbūt saistīti ar to, kā es ievācu datus, vai kā es izvēlos pētāmus lielumus. Ja man ir pētāmais jautājums, tad, protams, nākamais ir, kuras 2 pētāmus lielumus es izvēlēšos. Un vai arī, ja pastāv kādi citi faktori, kas to var ietekmēt, vai es spēju šos faktorus paturēt konstantus. Tad varētu būt jautājums, ko es varētu īstenībā analizēt nākotnē. Tāds iespējamais pētījumu turpinājums. Ļoti daudz no maniem skolēniem turpinās mācības arī augstākajā līmenī matemātikā, un pētījums tur būs obligātais nosacījums, lai tiktu pielaists pie eksāmena. Iespējams, ka turpinot šo ideju, viņi var cerēt, un šo ideju turpinot ambiciozi, viņi var cerēt uz gana labu novērtējumu. Kādas vēl atziņas, kas radās pētījumā? Piemēram, kāpēc tie rezultāti ir kādi ir? Ja? Kaut ko secina par tiem rezultātiem. Piemēram, runājot par datu apstrādi, kāds skolēns bija konstatējis, ka viņam korelācija baigi daudz neatspūguļojas, bet kaut kāda ir. Un viņš minēja to, ka viņam ir ļoti daudz vērtības. Ļoti daudz vienādās vērtības vienam lielumam, kurai katrai atbilst cita vērtība otrajā lielumā. Tas ir derīgi. Tātad izvērtējums ir
manām piemēram būtu šāds. Lai iegūtie dati būtu ticamāki, tad es minēju, ka mana izlase nebija reprezentatīva. Un tagad es paveicot darbu, konstatēju, ka jā, izlase varēja būt reprezentatīvāka. Būtu bijis jāņem uz labu laiku izvēlēt rezultātu no dažādiem gadiem. Iespējams, un šeit ir minējums nākamajam pētījumam, kaut kas ambiciozāks, es varēju noskaidrot kādas valsts 3 līdz 5 labākus rezultātus, mēģināt no tiem sataisīt varbūt kaut kādu vidējo vai kādu citu raksturojušu skaitli. Un skatīties, varbūt ir tā, ka šīm valstīm ir nevis labāki rezultāti tieši šajā gadā, bet šīm valstīm ir bijuši vēsturiski labākie rezultāti. Un tad ir jāņem vērā, ka šie punkti ir relatīvi lielumi. Eirovīzijā viena konkursa punkti var būt relatīvi lielumi. Tas nozīmē, ka tie ietekmē cits citu, tie pastāv attiecībā cits pret citu. Un ja viena valsts dabū 12 punktus no kādas citas, tas nozīmē, ka kāda cita valsts nedabū šos 12 punktus. Ja? Un tas, protams, arī var nozīmē to, ka mēs nevaram pateikt, ka vienai valstī ir labāks novērtējums nekā citai, ka mēs to nevaram pateikt parunāt tikai šīs vienas valsts kontekstā. Tas vienmēr būs salīdzinot ar to, ko piedāvā cita valsts. Tas nozīmē, ka var gadīties, ka kādā citā konkursā šajā valstī šis rezultāts būtu vismazāk. Eirovīzija, šeit, protams, nedaudz no Eirovīzijas vēstules, 3 gadus, no 71. līdz 73. gadam, bija tā, ka dziesmas žūrija novērtēja katru dziesmu skalā no 1 līdz 5, un tad šos punktus saskaitīja. Lūk, tur vienas valsts rezultāts neietekmēja to, ka cita valsts nedabūs šos punktus, par kurām visi cīnās. Tur gan bija absolūts salīdzinājums. Protams, tas bija pirms 50 gadiem, līdz ar to tas nebūtu īsti pētījumam ļoti aktuāli. Tas bija mans mēģinājums izskaidrot, kā es veiku pētījumu, kā es par to domātu, un principā, kāds ir pamatojums šiem kritērijiem, ko te var sagaidīt. Es atgādinu, ka pievienojam izmantotos avotus. Šeit es izmantoju avotus no šīm 2 lapām, kuras es jau minēju. Un, protams, tāds ķeksītis smuki noslēdzam. Man nepatīk noslēgt prezentācijas ar paldies. Jūs ievērat, ka es video beigās nesaku paldies par uzmanību, jo, hei, esmu ieguldījis darbu, jūs sakiet man paldies. Tātad ceru, ka tiešām noderēja un veiksmīgi. Lai jums izdodās!